Patīkami lapainajā laikā bijāt kopā ar mums šeit kā sporta parkā. Spēle noslēgusies 0-0 ar Mārupi. Nu, ar Mārupi būs parasti tā mīļi, forši un teikšu godīgi no tevis, ja? Labi, ka nezaudējām un neiesit Korzāns vai kāds no mūsējiem. Bet tu gan Atis Ozols, pilns 90 minūtes, tavs komentārs par spēli. Jā, tas ir viņš. Nesaldējiet, viņam augsts, davai. Komentārs, es nezinu, jāapskatās statistika, bet man liekas, šī tik vāja realizācija nav bijusi mums. Bet, kā mēs ar Helmu runājām, nulīt aizmugurē, es domāju, jautājumi nav pie mums šobrīd. Kādas sezonas ar Mārupas pārstāvjiem arī minēja to, ka sezona ir gara, tiešām gara un sāk krāties kaut kāds emociju nogurums, vispār nogurums, jo sezona vēl mēnesi jāspēlē gandrīz 20 dienas. Kā pašiem ar to ir kaut kāds nogurums, ka tas ir, emocijas sāk zust, kaut kas tāds? Nogurums ir, bet es nezinu, man tās emocijas nezūd. Es atnāku, es satieku visus savējos draugus un es izbaudu to procesu. Un drīzāk žēl, ka nebūs tās spēles kādu laiku. Uz savu atbildību jācenējās. Spēles jau būs. Tagad nākamā spēle nākamajā weekendā, bet ar Rēzeknes svētdien. Starp citu, kā es sapratu, Vēnspils nospēlē 2-2 ar Rīga FC 2. Līdz ar to mēs, gan Mārupe, teorijā arī esam garantējuši vietu šajā līgā arī nākamā sezonu. Lai kas arī būtu, ir safe place. Kādi pašagodu uzdevumi vai kas uz atlikušā sezonas spēlēm? Kad golu jāiesit? Kad tu iesiti pēdējo reizi golu? Es izmanāju uz 3. gadā, man liekas. Labi, pīcis ir ģērbtuvē. Barons Picerī, paldies. Nesaldēs. OZOLS ir mūsu Atis Ozols. Komandas treneris Māris Landmanis. Māri, kāds bija spēles plāns? Tu vari atklāt tagad. Jūs tāpat ir Bjorn Čom, esat, tā kā es zinu. Nē, es gurķis. Paldies par atbalstu. Pirmais puslaiks mēs taustījāmies un skatījāmies, ko Bjorns ir šodien izdomājis, jo viņam patīk šeit tad kaut ko izgudrot. Tāpēc pirmais puslaiks bija tāds 50-50. Es atvainojos, apslimsies. Otrajā puslaikā mēs savus korekcijas izdarījām ģērbtuvē, un otrais puslaiks reāli bija, man liekas, 90-10. Kurā spēle jau, kur man ir jāsaka, ko es arī Džekiem aplī teicu, mēs bijām labāki, kontrolējām vairāk, momentu mums vairāk, un šodien es būtu 2 gols tur iesits, točnējā. Tā kā par to man ir škrobe, pārdzīvojums un dusmas, jo šis neizšķirts ir man kā zaudējums. Gājām uz to, lai būtu 3 punkti un sezonas pēdējās visās spēlēs savākt maksimumu, kas ir palicis. Diemžēl ar labāku spēli nepietiek. To, ko es arī pirms spēles ģērbtuvē teicu, man neinteresē skaistas apspēles, tur pieņemšanas ar ārpusītēm, piespēles tur aiz papēdīšiem, ko tur vēl. Galvenais šodien ir 3 punkti, to mēs neizpildījām, tāpēc man ir rūgtums, bet tajā pašā brīdī neko nevienam nevar pārmest, katrs spēlēt, cik viņa meistarība atļauj. Dažās epizodēs meistarība kādam pietrūka svarīgākajos. Bieži vien mums grās tā, ka mums soliņš nav pilns, bet šoreiz mums bija pilns pieteikums un tikai viena spēlētāja maiņa. Kāpēc šāds lēmums? Treneris štābs apspriedās spēles gaitā un sapratām, ka šodien mēs liekam uzsvaru uz tiem spēlētājiem, kas ir laukumā, un zinājām, ka Vadimam jauda pietiks 60 minūtēm. Tā kā attiecīgi tā arī nolēmām, ka spēlēm šodien ar tiem, kas ir starta sastāvā, jo šādās atbildīgās spēlēs ir ļoti sarežģīti ieiet. Pagājušajā spēlē, ko mēs šeit zaudējām, pareizi? Bija tā, par ko mēs spēlējām pēdējo spēli? 0-3 pret Rīga FC, pareizi, vai ne? Mēs 2 gols ielaidām dēļ kļūdām no spēlētājiem, kas iznāca uz maiņu. Tāpēc to nevarēja pārmest, ka tur viņi būtu noguruši vai kā savādāk, viņiem ir sarežģītāk ienākt šādā spēlē. Un 2 kļūdas Rupas otrajā puslaikā bija no 2 spēlētājiem, kas iznāk uz maiņu, tāpēc šodien uz to neriskējām.
Maucām pārsvarā ar tiem, kas ienāk no pirmās minūtes, jo viņi ir ar pilnu fokusu, ar to visu uztraukums ir nogājis, vispārējais, un viņi ir 100% iekšā spēlē, tāpēc negribējām raustīt neko. Kāds stāvs komandā ar traumām un nepieejamiem spēlētājiem? Jāskatās, kas Krūmam ar kartītēm tagad ir. Es nezinu, vai viņš tur Rūģis tradīcijās nav gadījumā atkal izpaudies. Jāpaskaita būs, bet visi kārtībā, noskaņojums mums tiešām ir labs. Katru dienu, kā mēs tiekamies, visi viens otru sagaidu ar smaidu, izbaudam procesu, līdzīgi kā Atis teica, būs žēl, nezinu, kādu mēnesi nesatikt visus, kas ir šeit, ja? Tā kā visi kārtībā, nākamajā spēlē atkal Rudolfs ar Niklāvu var būt. Ja viņi būtu bijuši, tad būtu, es domāju, vairāk maiņas iespējams, ja, šodien, bet divi atslēgas spēlētāji, uz kuriem mums ir tā kā liela kārts uzlikt šīs sezonas kontekstā, šodien iztrūka, bet ar visu to, patik jums spēle? Jā. Jā, tā kā tiekamies Reizeknē, ne? Vēl viens jautājums provokatīvs, tā kā Māri, kā tev gāja medus mēnesī? Kā Turcija? Ui, tur... Nē, viss bija forši patīkami silti, vienīgais, ka tur 95% no kaimiņu valsts turisms bija, viss tajā valodā notika, un daži komentāri no tiem vietējiem bija, ne vietējiem, bet atpūtniekiem bija tur tādi, ja, kas par mums sāpīgi tēm. Tas tāds nedaudz mīnus, bet pirmo reizi šādā veidā atpūtāmies, bet abi divi, saaugstējāmies un atbraucot vakar, es vispār parunāt vakarā nevarēju, tā kā, jādzer siltās tējas un jāveseļojās, lai nākamā nedēļa Reizeknē varētu pilnu amplitūdu bļaut. Jaunas transferus neatradi? Jaunas transfers Turcijā. No lidostas uz viesnīcu. Es LinkedInā ieliku reklāmu, ka jūs uz nākamo sezonu meklējat treneru asistentu, man tur kā 30, man liekas, ir pieteikšies. Tā kā jāiet būs, jāskatās, jāsijā, gribam pacelt uz nākamo sezonu to visu attieksmi no mūsu puses profesionālāk, lai mums tas štābs ir lielāks, lai mēs varam vēl detaļās vairāk iegrimt, tāpatām arī spēlētājus gaidām tādus, kas ir gatavi darboties un strādāt, jo ja mēs paskatāmies šogad to tabulu, liela daļa tās komandas, kas ir virs mums vai blakus, un daži pat zem trenējās daudz vairāk par mums, un šādās atslēgas spēlēs tie pāris izšķirošie momenti, ko mēs neesam iespējams izdarījuši treniņos, pietrūkst šeit spēlēs, tā kā gribās uz nākamo gadu pacelt visu profesionālākā līmenī, lai nebūtu vairs šādas tikai skaistas spēles un dominants, bet ir 3 punkti nākt arvien vairāk un vairāk. Labi, Māri, paldies, ej pie žekiem, bet vēl pāris jaunam no mūsu ikdienas, ja? Punkts 1. Šīs ir mūsu tumbas, mēs tam visu nopirkuši, mēs tas neaizņemamies. Tas ir punkts 1, tas ir labi, ja? Punkts 2. Uz Reizekni, teikšu godīgi, tālais brauciens. Atpakaļ ceļā mēs kā amatieri daudz dzeram ūdeni, un man apnika, kad ir miljonas pauzes, un mēs stājamies šurāt. Tāpēc mēs pieņemam dārgu autobusu, bet kurā ir toalete, kas strādā? Tas ir būtiskais žekiem par servisu. Jā, un būsim priecīgi, kāds atbrauks uz Reizekni, uz mūsu spēles svētdienu. Pēc tam mums nākamajā vikendā laikam ir spēle izbraukumā Olainē. Un 8. kas, diemžēl, tā skatās pārstāvā darba diena, sestdiena. Šeit beigsim sezonu ar spēli pret FK Vēnspils. Paldies uz draugu un tiekamies futbolā, jo futbols vispirms. Paldies! Futbol! Vispirms! Var mūziku palast.